Virs plaknes ir izvēlēts punkts, kas atrodas 12 cm attālumā no plaknes. No šī punkta tiek novilkta slīpne 30 grādu leņķī pret plakni. Cik gara ir slīpne? Tātad mums ir plakne. Virs plaknes ir kaut kāds punkts, kas atrodas 12 cm attālumā. Tas nozīmē, mēs vēlkam perpendikuls pret plakni un 12 cm. Un tad mums no šī punkta ir novilkta slīpne 30 grādu leņķī. Kur mēs rakstam to 30 grādu leņķi? Ja? Slīpnes leņķis ar plakni ir tad, kad mēs savienojam slīpnes perpendikulu ar slīpnes šo te pamatu. Ja? Un tad mums izveidojas projekcija, un šī ir tas leņķis. Ja? Slīpnes leņķis ir slīpnes projekcija, kas ir apakšā, un slīpne. Te mums ir tas 30 grādu leņķis. Un kā mēs redzam, mums ir tagad sanāk tāds taisleņķis trīsstūris, kurā mēs zinām vienu leņķi, vienu malu. Tātad mēs varam izmantot sinus, kosinus, lai aprēķinātu arī, cik ir pati slīpne. Tātad mēs rakstam, atceramies, ka sinus, ja leņķim bija pretkatat pret hipotenūs, tad šajā gadījumā leņķis ir 30 grādi, pretkatat ir 12, tad mums ir kaut kas, kas mums jāaprēķina, tā hipotenūza, jeb tā slīpne. Tāda sinus 30 grādiem viena puse, tā reizinām krustā. Komentārā ierakst atbildi šim uzdevumam, un uzdevums ir atrisināts.